Esiet sveicināti, cienījamie Generation S vides apmeklētāji, lasītāji un skatītāji. Jūsu uzmanībai kārtējais video stāsts, varētu pat arī teikt videobloga ieraksts. Stāsta centrālais tēls ir Generation S blogeris, testa pilots un pēc profesijas drošības lietu eksperts Dinārs, kurš savā ikdienā draudzējās ar visdažādākā veida tehnoloģijām. Viņam ir dota unikāla iespēja regulāri iepazīties ar jaunāko tehniku no Samsung. Un lūk, pēdējās 2 nedēļas Dinārs kārtīgi iemēģināja kompakto digitālo fotokameru Samsung WB500. Lūk arī viņa iespaidi. Šajā reizē pie manis bija nonācis šis Samsung fotoaparāts, kurš man kā lielam fotografēšanas fanām uzreiz izsauc jau ar pirmo mirkli pozitīvas emocijas, jo pirmkārt izmērs. Man vienmēr ir aktuāli, lai fotoaparātu varētu vienkārši iemest kabatā. Šis fotoaparāts to noteikti piedāvā, jo nav nekādi lielie objektīvi, nav nekādas milzīgas bateriju tvertnes. Tā kā no šī viedokļa lieliska manta. Otrs moments, kas izrādījās ļoti pozitīvs, ir tas, ka šim aparātam ir lielisks platleņķa objektīvs, kas nozīmē, ka, ja mēs, piemēram, fotografējam cilvēku grupu, to var sekmīgi pat izdarīt no 2-3 metru attāluma, jo viņš uzreiz paņem 3, 4, 5 cilvēkus perfekti kadrā. Ļoti labs zooms. Perfekti varam pievilkt tuvumā attāls priekšmetus, un kas ir ļoti interesanti, tad šī kadra stabilizācijas sistēma, kas ir šajā aparātā, nodrošina to, ka pat pie maksimāla attāla pievilkšanas kadrs ir perfekti ass un ideāls. Vēl viena interesanta lieta šim fotoaparātam ir tā saucamais smart režīms, kas mums piedāvā tādu iespēju, ka fotoaparāts pats atpazīst, vai fotografējamais priekšmets atrodas ļoti tuvu, vai tas ir cilvēks, vai tas ir dabas skats. Un automātiski mums pat nav jāpārslēdz šie tradicionālie režīmi, kamēr to izdara mūsu vietā, un līdz ar to varam atkal iegūt cik nu vien iespējams perfektu attēlu. Jā, būsim objektīvi, reizēm šis aparāts varbūt arī nokļūdās, bet viens režīms, kur viņš nekad nekļūdās, ir ļoti tuvu atrodoši priekšmeti. Tātad, ja mēs gribam nofotografēt kaut vai kādu kukainu vai gliemezi rāpojošu vai kaut ko tam līdzīgi, šis režīms ieslēdzās vienmēr un perfekti. Vēl par ko es biju ļoti pārsteigts, ir šī fotoaparāta baterija. Lai gan es neesmu, tā teikt, ne pirkstiņu bateriju aparātu fans, jo, kā mēs zinām, ceļojumos var gadīties dažādi, ja baterija ir tukša un tev nav kur nopirkt jaunas, kaut vai nelādējumas baterijas, tad var būt diezgan liels nepatikšanas. Bet, neskatoties uz to, šim aparātam šī speciālā baterija ir gatava darboties ļoti ilgi. Turklāt viņi uzlādējās ļoti ātri. Burtiski vajadzīga tikai stunda. Un mēs atkal varam fotografēt 10 kadru. Bet, kā zinām, problēma varētu minēt to, ka lūk šādā klasiskā satvērienā diemžēl pirksts aiziet priekšā zipspuldzei, kā rezultātā nepieciešības gadījumā mums kadrs neizgaismojas perfekti. Vēl viena problēma, ar ko es saskāros, bija fotografēšana tādā kā krēslas režīmā. Es nezinu, kādēļ šis aparāts pat pie jau diezgan nelielas krēslas grib
izmantot zibspuldzi automātiskajā režīmā. Un bieži vien šāda zibspuldzes izmantošana paliekam mums izbojā reālās attēla krāsas. Bildes sanāk labas, ja mēs tātad manuālā režīmā atslēdzam šo zibspuldzi. Nav problēma, attēls sanāk pa pirmo. Vienīgi arī runāt par fotografēšanu nedaudz krēslus apstākļos. Šī stabilizācijas sistēma varbūt nestrādā tik labi, un ja mums nedaudz nokustās roka, tad attēls sanāk miglains. Kamera ļoti ērta, kompakta, brīvi varam ielikt kabatā un nav nekāda problēma, nerada nekādas neērtības. Apskatoties uzfotografēto materiālu, mēs to varam izdarīt ar nospiežot vienu podziņu, un mums ir šis sapfotografētais materiāls. Jā. Atkal nospiežot to pašu podziņu, aparāts uzreiz pāriet fotografēšanas režīmā. Turklāt viņš darbojās ļoti ātri, tā kā mēs neko fotografējot nepalaidīsim garām. Tā kā kopumā šis fotoaparāts derēs arī jebkuram iesācējam, jo principā šie regulējumi un pogu izvietojums, režīmu iestatīšana ir vairāk vai mazāk tikpat vienkārši kā jebkurā fotoaparātā. Nu, protams, kā es minēju, mazie izmēri, lieliskais platleņķa objektīvs. Tātad tas ir šīs galvenās pozitīvās īpašības šai kamerai. Tātad, ja savalkam kopsaucējus, Samsung WB500 izceļas ar kompaktu un parocīgu korpusu, kurā iestrādāta ievērības cienīga optika ar 10-kāršu tālummaiņu un labu platleņķi. Kamera darbojas ātri un iestatījumi ir vienkārši un viegli saprotami. Bildējot ar zibspuldzi vajadzēs piedomāt, kā mēs kameru turam, jo pirksti automātiski grib atrasties priekšā zibspuldzei. Interesanta lieta ir automātiskais režīms, kas pats prot noteikt, vai bildējam cilvēku, dabas ainavu vai arī kādu kukaiņu tūplānā.